gatavs? Viens ir gatavs. Nu, skaisti. Šitāds ir gar sānu maliņu. Un šī ir apakšmaliņa. Šī ir apakšmaliņa. Mēs vēl varētu nodekorēt aizkara atsaites. Mēs izmantojam to pašu lentīti, ko aizkariem, lai šīs aizkara atsaites vēl labāk iederētos jaunajā interjerā. Tas ir ļoti vienkārši. Rekā pašu rokām un patiesībā nemaz ne par lieliem līdzekļiem, mazliet padomājot, var izveidot ļoti graznas lietas. Krāsa ir nožuvusi un mēs rūpīgi varam noplēst pēdējo ploterējumu plēves kārtu. Šāds dekorējums paredzēts arī uz blakus sienas un griestiem. Uz grīdas liekam tādu pašu ozola laminātu, kāds ir pārējās jau izremontētajās istabās, lai nesabojātu dzīvokļa kopainu. Lai izvēlētos modernu grāmatu skapi jaunajai viesistabai, dodamies pie mēbeļu ražotāja Ripo. Labdien! Labdien! Jums šeit ir daudz dažādu skapju ar bīdāvām durvīm, bet vai es varu dabūt brīvstāvošu skapu viesistabai grāmatām? Jā, protams. Vai jūs zināt, ko jūs vēlaties? Apmēram zinu, bet zīmējumu man vēl nav. Varbūt mēs varam sākt ar materiālu izvēli. Šeit ir visi mūsu pieejamie materiāli, no kuriem mēs jums varam izvēlēties vispiemērotāko. Man ir ozolkoku lamināta grīdas, un man droši vien vajadzēs arī ozolkoku skapi. Reku šeit mums ir iespējami 5 ozolkoku veidi. Šitie man būs pat tumšu. Nu, visticamāk, ka šitais būs labs. Un vēl man vajadzēs stikla atvilknes, un es gribētu kaut ko rakstiņu. Reku šeit mums ir visi iespējamie stikla veidi atvilknēm. Aha. Šitādu var redzēt lielākā gabalā? Jā, protams. Reku šeit mums durtiņās ir izlikts. Paturēsiet? Jā, protams. Aha. Izskatās labi. Bet man tie plaukti ir vajadzīgi biezi, jo viņiem jātur grāmatas svars. Es zinu, ko jums vajag. Lūk, ir 25 mm laminēta plauktu sistēma, kas jums ir nepieciešama. Un šie plaukti tiešām izturēs grāmatas svaru, man diezgan daudz to grāmatu. Jā, protams. Tas ir ļoti kvalitīvs vācu lamināts, kas neliecās. Ļoti labi. Par cik jūs vēlējāties arī atvilkni, šeit jūs ļoti labi varat redzēt bez roktura, tāda ļoti maz rokturīti, un šeit ir jau visam liela. Šādi izskatīsies jūsu skapis. Jā, šis ir labs, bet man ir vēl viena lieta. Man ir vajadzīgi puķu plaukti, jo saimniekiem ir ļoti daudz ziedu. Un tā kā tie puķu plaukti stāvēs pie šīs skapja blakus, es gribētu no tādu pašu materiālu un tādu pašu biezumu. Vai tas būtu iespējams? Jā, varētu, tikai kādi ir izmēri. Šeit man būs skicītes. Labi, tad mēs puķu plauktus izgatavosim kopā ar skapi. Lieliski! Bija liels prieks ar jums sadarboties. Paldies! Uz redzēšanos! Visu labu! Grāmatu skapim viesistabā ir izvēlēta Ripo jaunā moduļu sistēma Legno, kura izveidota ar īpaši augstām prasībām pret produkta kvalitāti. Korpusa detaļas ir no 25 mm bieza materiāla, kas nodrošina to, lai plaukti neizliektos. Mēbeles konstrukcija ir aprīkota ar speciāliem metāla plauktu savilcējiem. Pateicoties tiem, plauktu augstumu iespējams mainīt. Šai mēbelē, par cik tā paredzēta galvenokārt grāmatām, izvēlējāmies seklāko no 3 iespējamiem plauktu dziļumiem.
Kā galvenais dizaina elements mēbelē ir platās atvilknes. To fasādēm dizaineri izvēlējās matētu bronzas krāsas spoguli ar rakstu, kurš izceļas uz koka krāsas korpusa ar savu metālisko spīdumu. Atvilknes ir aprīkotas ar pilnas izbīdes mehānismu, kurš aizvaroti bremzējas. Lielie darbi izdarīti, un mēs dodamies apciemot Dagniju un Aināru, kuri atgriezušies no ceļojuma, dalās savos iespaidos ar bērnu un radu ģimenēm. Man jau gandrīz jāsaka tā, ka es atbraucu mājām, visiem diez, ka šis bijis superīgākais ceļojums. No tādā ziņā, ka mums vajadzēja ar to tik galā diviem vien, ka nebrauc par priekšu virbrās ar savu mašīnu, un tad mēs tikai rolējam aizmugurs, vai arī bērni, kuriem ir angļu valoda. Tā kā bijām ļoti priecīgi, ka ar visu tikām galā. Un Bristolu to mēs izņemām tik pamatīgi, ka es teicu, ka ja būtu Bristolu izklāta balta papīra lapa un pie kājas zīmuls, tad laikam būtu diezgan kārtīgs sašvīkāts. Ja to mēs tā pa ieliņām gandrīz izsteigājām, Slavno tilts papakš izbraucām un arī ar kājām pa augšu izsteigājām. Esot prom ceļojumā un tagad dzīvojot dēla Toma mājā, gan Dagnijai, gan Aināram ir vairākas vīzijas par viņu viesistabā notiekošo. Tā lielā siena tur nav. Tad es tā kā cīnos, ja tā mazā daļa tur ir palikusi vai nē. Tad vēl varētu būt tāda vīzija, ka tā siena pārtapus par bīdāmo sienu. Kāds tās sienas ir vienas klubkrāsas un televizors. Un tad vēl tā vīzija tāda, ka varētu būt tie sēžamie, tā kā vērsti pret logu, jo tad tā kā vairāk vietas visiem, kas sasēsties. Un tad varētu būt arī kaut kur tāds akcentiņš, jo tāda gaiša telpa vien tā kā nē, ka vajadzētu arī tā, ko acis piesiet. Nē, aptuveni jau tā arī ir. Galvenais, kad lai tas skats būtu tā istabai vairāk vai mazāk tomēr pavērsts pret logiem, jo tas vakar skats un vakar saule, kas ļoti skaists, un to gan negribētos, kad kaut kā ar lieliem smagiem aizskariem aiztaist ciet un tā tālāk. Bija ļoti interesanti, kad mēs atbraucam, tad Mārs mums savāc no lidostas, un tad pirmais, ko viņš teica, ka lielajā istabā loks ir līdz grīdai un franču balkons apsē. Un tad ir kaut kā tāda pusi sekundi, kad tu pat ņem un notic tā. Un tad otra versija bija, ka loks esot izveidots pie gala sienas. Ko it kā tīri tā praktiski nedrīkst tā darīt, bet arī tā un baigi forši, vai ne? Nē, man liekas, būs tā, ka neviens nav iedomājies. Un tu redzēs, būs pārsteigums, būs speciāli uztaisīts, nevis tā, kā jūs gribējāt, bet speciāli uztaisīts, tādu, lai šoku radītu. Es jau no paša sākuma tā iedomājos, ka tā būs. Esam apciemojuši Rozenfeldu ģimeni un jau pēc reklāmas pauzes varam doties veikt pēdējos jau lielās viesistabas iekārtošanas darbus. Vai saimnieku vīzijas izrādīsies pravietiskas? Mūsdienīgi risinājumi kopā ar Latelekom. Mēbeļu ražotājs Ripo. Un mēbeļu un interjeru centru Spice. Mūsdienīgi risinājumi kopā ar Latelekom. Mēbeļu ražotājs Ripo. Un mēbeļu un interjeru centru Spice. Veicām diezgan apjomīgu darbu, nojaucot starpsienu un apvienojot divas istabas, tādējādi izveidojot tik ilgi loloto Rozenfeldu ģimenes viesistabu.